labvakar rezeknieši, labvakar goda pilsoņi, labvakar arī mūsu viesi, ceru, ka arī tādi šeit ir. Sveicu jūs visus Latvijas proklamēšanas gada diena. Šodien mēs svinam šo dienu un kā parasti mēs sveicam arī jaunus goda pilsoņus. Pilsēta top atpazīstama pateicoties tās iedzīvotājiem. Tiem cilvēkiem, kuru darbi slavina pilsētu, veidojot pozitīvu pilsētas tēlu pasaulē. Jau pagājuši veseli 15 gadi kopš tā laikā, kad Rēzekne dzīva pirmais dzējas almanahs Rēzekne. Toreiz dzējniece Olga Afanasjeva, kuru mēs vairāk pazīstam kā Olgu Orsu, sameklēja un sapulcēja Rēzeknes dzējniekus, veica dzējas darbus atlasi un nopublicēja pirmo dzējas almanahu Rēzekne. Pateicoties tieši viņas nenogurstinošajai un nesautīgajai aktīvai darbībai, jau 15 gadu pēc kārtas Rēzeknes dzējnieki veido pilsētas vārdu atpazīstamu tālu pasaulē. Olga Afanasjeva, Orsa, cienot un mīlot savu pilsētu, ir pilnīgi nesautīgi pielikuši daudz spēku, pūļu un enerģijas pilsētas tēlu popularizēšanai pasaulē. Un ir cienīga kļūt par Rēzeknes pilsētas goda pilsoni. Aicinu uz katru Rēzeknes dzējnieci un almanaha Rēzeknes ikgadēju sastādītāju Olgu Orsu. Vai tas ir slikti? Ja labi domā un runā par Rēzekni, šodien ir valsts svētki. Es no visas sirds gribu pateikt, ir par Latviju domā jau citādā. Tie, kas kaut kādie saistniec ar mani. Tāpēc, ka man raksta, ja šeit ir iespēja publicēt krieviski, latgaliski savus darbus un jau 15 gadus, vai tik slikti ir mūsu Latvija? Es tomēr esmu dzējniece, tomēr pateikšu kaut ko citu. Tikko nesen saņemu vēsturi no Meksikas, no Mehiko. Tur ir mūsu pastāvniecība arī. Un tur dzīvo un strādā Regina Naumova. Viņas radi arī ir no Latgales. Jūs padomājat, viņa raksta man atsūtiet, uzzinājot caur internetu, ka ir tāds almanahs, ka jūs tur vairākus gadus jau
veidojat to, atsūtiet. Nu, jūs ko domājat, arī Meksika interesēs par Rezekni. Man tas ir gandarījums. Paldies jums, ka jūs atbalstījāt mani, bet ja tas nebūtu pat izdarīts, es vienalga darīšu to tālāk. Un vēl praktiski, atļaujiet man vienu vārdu pateikt, arī saņemu vēstuli, tagad taču ir internets, mēs dzīvojam atklātā pasaulē, mūsu bērni braukā pa visai pasaulē, un man nav vienalga, kā viņus tur uztvers, kad viņi pateiks, es esmu no Rezeknes, es esmu no Latgales, lai viņam nebūtu kauns, un lai mums arī nebūtu kauns par mūsu bērniem. Un saņemu vēstuli no Tulas, raksta viena dzēniece man arī, viņi saņema mūsu almanāku, tagad zina Rezekne. Un viņi raksta, es aizgāju uz veikalu nopirkt produktus. Agrāk viņa pateica, es neredzēju tādu desu. Tagad skatus desa Rezekne. Viņa man raksta, paņemam, pagaršojam mājās, garšīgi, ļoti smaržīga, ļoti svaiga. Un viņa man raksta, pasakiet ražotājiem, ka idesa jums ir laba. No visas sirds, tiem, kas mani piedāvāja, kas bija iniciators, paldies jums, godājami deputāti, kā atbalstiet jums par dažiem personīgi, paldies. Un visiem, kas man palīdzēja visus šitos gadus. Paldies jums visiem. Paldies Olgai Orsai. Viņa paši pa sevi jau pierādījums tam, ka Rezekne ir ļoti augstas kultūras potenciāls un radošs potenciāls. Un tieši tā, mēs arī centīsimies, lai Rezeknes var skanēt tikai pozitīva nozīmē un lai pa visiem mūsu produktiem bija tādas atsauksmes, ka tikai vislabākais, kur ražots Rezekne. Un savukārt mums gribētos atzīmēt arī sievieti, kuras profesionāla un literāra darbība, viņas mūža ieguldījums bērnu un jaunatnes attīstība ir bezgalīgi liels. Atzinības raksts tiek piešķirts Leontīnai Akulei, kā arī Domē, gribu jums paziņot, ka Domē gatavo pieteikumu Latvijas Republikas ordena kapitulam par 3 zvaigžņu ordeni piešķiršanu Leontīnai Akulei. Šī ir skaista diena, šī mūsu dzimtenei, dzimšanas diena. Tā ir diena, kad mēs gribam skatīties mūsu nākotnē. Un mūsu nākotne ir bērni. Un tas nozīmē ļoti daudz, ka šodien mēs varam apsveikt mūsu domas priekšsēdētāju Bartaševiča kungu ar Lāčplieša ordeņa zīmes piešķiršanu tieši par jaunatnes un bērnu patriotisku audzināšanu. Un te nu mums sanāk kopā arī mani dzejoļi, mans darbs, kas ieguldīts 20 gadu laikā, un mūsu pilsētas kopīgs darbs. Ja nebūtu domas atbalsta, ja nebūtu tādu cilvēku, kas saprot, kas vada tālāk to darbu, mūsu komandas, kā komponisti Sandra Mežore, daļrunātāju mazā apmācības skolotāja Rūta Dortāne, tad tie dzīvoļi gulētu kaut kur galda atvilknē, jeb arī būtu iespiesti grāmatā, gulētu plauktā, bet ja neietu tautā. Un šodien man gribas vislielāko paldies teikt bērniem.
bērnu dārzu audzinātājiem, skolotājiem, kas dara to darbu, ka tie bērni gan izpilda dziesmas, gan lasa dzejojus un ieņem pirmās vietas ne tikai Rēzekne novadā, bet arī Republikā ieņem pirmās vietas. Un arī tas, ka mūs uzaicināja uz grāmatu svētkiem atvērt grāmatus, kā prezentēt Rīgas grāmatu svētkos, ir liels pagodinājums Rēzeknei. Un, ka mūsu bērni tur uzstājās, tad tika ļoti interesanta tāda saruna bija, ka Rīgas tie bērnu vecāki, kas bija savus bērnus atveduši skatīties, teica, ka mēs sen neesam redzējuši kopā tik daudz skaistu bērnu. Es tā paskatījos, 24 bērni, un it kā būtu bērni kā bērni. Bērni taču visi skaisti, bet tas siltums, tā apgarotie skati, tā Latgales, tāda vienkāršība, tāds garīgums, ticība viņu acīs, atšķīra viņus no visiem citiem bērniem. Un man par to liels prieks. Un šodien, saņemot atzinības rakstu, es uzskatu, ka tas ir visiem mums, vecākiem, kas bērnus audzina tā, ka viņam patīk dzeja, mūsu domēji, kas apstiprinājuma atzinības izteikšanu man un arī Veselības centram Rēzeknes, kas man izvirzīja ar Krišāna kungu priekšgalā. Un man gribas cerēt, ka nākotnē Latvijas krāšņajā karogā, Latvijas krāšņajā vainagā Rēzekne būs kā viens skaists vietas, un ja mēs kaut ko neizdarīsim paši līdz galam, to izdarīs mūsu bērni, jo bērnos ir mūsu nākotne, ne tikai skaisti vārdi, bet tā tas ir. Un bērni mums aug skaisti. Paldies jums par to!